Nu, te atkal ar jums Inita. Un tātad, kā jau jums solīju, ar šo video es gribu pastāstīt par šo te brīnumaino palīgu, kāds manās rokās ir nonācis. Un šis brīnumainais palīgs, lai mēs sasniegtu to mērķi vai tās attiecības vai to situāciju, kādu mēs gribam, ir metaforiskās kārtas. Nu, kā jau teicu, tās ir speciāls mākslinieki zīmētas kartes, kas ir ļoti dažādas. Ja? Manā, teiksim, rīcībā, kuras es varu izmantot darbam online, tātad darbam caur internetu, ir dažas kāršu kaus, pa kurām es ļoti īsi izstāstīšu, un šajā video es izstāstīšu arī par pašiem pamatprincipiem, ja? Kāda tad ir darbā ar kārtību. Un nākamā video, tad jau mēs runāsim tieši konkrēti, kādas situācijas šis darbs paredz. Ja? Tātad ir arhetipu kāršu kava, un arhetipu kāršu kavā ietilpst arī tatēmi. Tātad ļoti īsi. Arhetipi ir sociālie, ja? Tātad, ko viņi nosaka? Kā cilvēks rīkojas attiecībā pret citiem. Ja? Un tatēms tas ir savukārt dabas arhetips. Tatēmi mums katram ir konkrēti viens, katram cilvēkam savs, taču arhetipi sociālie, kam tie ir tie, kā mēs ar viņiem miedarbojamies, ja? Ar kādu mēs miedarbojamies vairāk, ar kādu mēs mazāk, ja? Tātad, mēs varam ātri apskatīties, ja? Tātad, ir izlūks, ja? Ir dažādi viņi, ja? Es palikšu uz priekšu. Tātad, ir dziednieks, ja, pie kam šī miedarbība katram no mums ir pilnīgi savādāk, ja. Tā, tātad ir, šeit ir, piemēram, ģenerālis, ja. Šādas ir. Es vienkārši ātri parādu, kādas ir kārtas, kāršu kava, ja. To mēs liekam nost. Ir barotājs, ja. Ir, redziet, ir radītājs. Ja, šeit ir teja. Redziet, šeit ir geiša, ja. Tātad dažādi sociālie arhetipi, ja, zīmēt, kurus mēs izmantojam tātad darbā, ja. Ja, šī ir sieva māte, ja. Tātad, šie ir arhetipi, ja. Arhetipi ir enerģētiskie veidojumi, kas palīdz mums vai traucē mums sasniegt kaut ko, būt par kaut ko, ja. Paskatīsimies tātad uz tatēmiem, uz dabas arhetipiem, kas šajā kāršu kavā ir. Piemēram, ja, izvēlkam tāpat tās. Tātad, kas tas mums ir? Mums ir vērsis, jā. Jā, šāds vērsis. Tad ir, piemēram, čūska. Jā. Tad ir, paskatīsimies vēl kādu. Viņi ir vairāk, jā, bet katram no mums ir tikai viens konkrēts, ar kuru mēs
sadarbojamies, ja, kaķi apgriezīsim otrādi. Pagaidām, kamēr es jums par viņām stāstu, tās ir vienkārši kārtas, ja. Labi, šos te liksim nost. Nākamā kārša kaut kāda ir iespējama, tā ir alter ego. Tās ir dažādas 100 grimases, ja, kurus mēs izvelkam un ar viņām iedarbojamies. Ko nozīmē iedarboties? Nu, šajā brīdī es nolikšu sev aizvērtas. Ja miedarbība ir tā, tātad šī ir viena grimasa, ja, un miedarbība ir tā, kurā es sāku stāstīt par to, ko jūt kārts vai ko es jūtu attiecībā pret šo kārti. Kādu pozīciju labāk ieņemt? Tad, ja mums ir kaut kāda traumatiska situācija, tad, protams, labāk ir teikt par to, ko jūt kārts, ja, jo tad mēs it kā distancējamies, mums nav tik sāpīgi. Tad, ja šī situācija nav tik jums sāpīga, tad mēs varam runāt, ko es jūtu attiecībā pret kārti. Ja. Tātad, pie kam stāstot es, ko jūt šī kārts, es redzēšu un stāstīšu pavisam kaut ko savu. Tātad man nāks no manīm ārā tā man iekšējā metafora, tas mans iekšējais stāsts, kāds mans ir. Kāds cits, tātad redzēs pavisam kaut ko citu, ja. Nu, īsi atkal apgriezīsim kārts uz riņķi, un lai jūs apmēram redzētu, ja, kādas tad ir iespējamās, iespējamās tās grimāsas, es jums te pavilkšu ārā, ja. Viņas ir veselas 100, ja, tātad, nu, kā es jums teicu, ar spēļu kārtīm te nav nekā kopēja, ja, tas ir dziļš un iekšējs darbs katram ar sevi, ar situācijām, ja, šādas sēņas, ja, tālāk, nu, redziet, šāda sēņa te ir, ja, nu, tālāk, šāds skaistos mums ir, pie kā viņas ir ļoti daudz un dažādas, jā, dažādi vecumi, dažādi izskati, bet principā atkal mums šīs te alter ego sēņas ir noder tikai un vienīgi, lai mēs pateiktu, ko jūt kārts vai ko es izjūtu attiecībā pret kārti, ko šī kārts jūt attiecībā pret kaut ko citu, ja. Tad mēs liksim ārā savu iekšējo metaforu, savu iekšējo stāstu, ja. Tātad šādas sēņas, ja, nu, sējas ir ļoti daudz, dažādas, ja, nu, šāda sēja, ja, piemēram. Nākošā kārtas kaut kas mums palīdz sasniegt ar sevi vajadzīgo rezultātu, tātad, kurš mēs kurā brīdī izskatām, ir emociju skava, ja, un šīs ir ļoti īpašas kārtas. Kāpēc? Un tātad, ko es gribu pateikt? Pirmkārt, tad, kad mēs sākam darbu ar šīm kartīm, mēs sev dodam iekšēju rīkojumu, zemapziņai izvilkt konkrēto kārti, konkrētu vajadzīgo kārti, ja. Ja, nu, es tagad paņemšu emocijas kavu, tās ir emociju kārtis, ja. Mēs viņu apgriezīsim riņķī. Nu, lai jums būtu skaidrs, tātad, es gribu izvilkt konkrēto emociju, kura ir man šajā brīdī, kad es ierakstu priekš publiskas apskatu šo video. Nu, tātad es izvēlu kārti, ja, un šī būs konkrētā emocija. Ja. Ko saka šī kārts? Ko jūt šī kārts? No šī brīdī, kad es ierakstu šo te video konkrētai publiskai apskatē, es jūtos, šī kārts jūtās kā radītājs. Jo no tā, pie kam radītājs ar lielu atbildību, jo no tā, kā šajā kārtē tiks radīti šie ziedi, ja, būs tāds rezultāts tiks dots publiskai apskatei. Tātad šī te kārts jūt lielu atbildību, šī te kārts jūt lielu radošumu, tātad procesam ir jāpieiet radoši.
Šī te kārts ir pacelāta, jā, nu tad, jo saprot to, ka tikai šādā veidā var sasniegt rezultātu. Šai kārtī ir visas vajadzīgās krāsas, kuras es redzu. Šai kārtī ir vajadzīgais plašums, kurš man ir. Principā, nu, tas ir tas, ko man iekšējā metafora, mans iekšējais stāsts jums grib pastāstīt par to, ko es jūtu, kā es jūtos, ierakstot šo video. Tas ir viens no emociju skavas kārtas daļām. Otra daļa ir apakšiņas, kuras mēs atkal apgriezīsim uz riņķi, un kura tad varēs konkrētāk pastāstīt par to, kas ir šai kārtī apakšā par emociju. Ja? Tad es gribu izvilkt vajadzīgo apakškārti jau izvēlētāji par to, kā es jūtos ierakstot šo publisko video. Nu, tātad mēs dodam komandu, atceraties, ja? Tas ir ļoti būtiski. Tā, nu, es paņemšu mazliet mazāk to rakursu, jā, šādā veidā. Tātad, nu, tad es viņu uzlikšu šādi. Negribu man viņš klausīt, bet, nu, tas nebūtu tik būtiski. Tā, es jūtu aizrautību. Šeit ir tā emocija, kur es ieraudzīju, ir aizrautība. Ja? Tad šajā brīdī ierakstot šo video, es jūtu aizrautību. Ja? Nu, kā es viņus varētu salikt, nu, kaut kā atkal viņš iet virsū. Nu, paņemsim viņu nost. Atcerieties, ko es jums teicu, ja? Tad tā ir vistiešākā spēle, ja? Kāda ir? Nu, un es viņu tagad šajā brīdī jūtu tā. Tātad tas ir tas, kā es varu apskatīties, kā īstenībā es iekšēji jūtos šajā brīdī, kad es ierakstu šo te publisko video, ja? Kas notiek? Kāpēc ir šīs te divas karšu kavas sastāvdaļas? Ja? Nu, tā tad šīs te kāršu kavas sastāvdaļas ir saistīts ar funkcionalitāti. Ja? Lielā kārts ar emocijām un īpašībām šī brīdī aktivizē kreiso smadzeņu puslodi, tātad šī, ja? Ja? Un tā atbild par loģiku, ja? Bet mazā bildīte aktivizē labo puslodi. Un kad mēs savienojam, nu tā vai savādāk, viņi man negrib šoreiz stāvēt, nu mēs varam savienot kopā abas kaut vai tādā veidā, atkal man viņi neklausa. Jā, kaut vai šādā veidā. Kad mēs savienojam abas kārtas kopā, kas tad notiek? Kas mūsos notiek? Notiek šo abu pusložu sadarbība, kuras rezultātā mēs iegūstam konkrētu skaidrojumu, kas tad mums izsaka ļoti daudz ko. Nu, šādā veidā es vienkārši parādīju, kā tas ir, kas ir labākas kreisā puslodē un sajūt kopā, ko viņi saka. Ja? Tas ir, nu, teiksim, online ir šādas iespējas. Dzīvā tikšanās reizē ir vēl viena ļoti fantastiska kārtu skava, kas ir kārta SOH, kur atkal ir abstrakcija kā zīmējums, un tad ir īpašības, jeb kaut kāda darbība, kur ir uz apakškārtītes, savienojot kopā, un, piemēram, jūs nākat ar konkrētu iekšēju vēlmu atrisināt kādu situāciju, un mēs izvēlkot vienu un otru kārškavas daļu, paskatoties uz to virsū, mēs iegūstam mūsu iekšējo atbildi, ko mēs vispār par to domājam, un ko mums šī situācija nozīmē, ja, un tā tālāk.
Tātad izskatīsim vēl ātri, kādas mums ir online iespējas. Viena no online iespējām mums ir Kāršu kava portāls. Ja? Es to notīrīšu. Kāršu kava portāls. Portāls mēs arī varam izskatīt. Tā ir pilnīga abstrakcija. Pilnīga abstrakcija, redziet, ne par ko. Arī ļoti daudz, diezgan daudz un dažādas, ja. Ko mēs iegūstam, kādu iespēju mēs iegūstam caur šo Kāršu kavu portālu. Redziet, ne par ko, ja. Tad, kad mēs viņus velkam un tad, kad mēs viņus liekam un tad, kad mēs viņus izmantojam, mēs parasti viņus griežam ar vāciņiem uz riņķi, lai mēs neredzam, ko mēs izvelkam, jā. Dodot atkal zemapziņai komandu, izvilkt vajadzīgās kārtas. Tātad, redziet, daudz un dažādas, jā, abstrakcijas, kur katrs cilvēks ieraudzīs kaut ko savu atkal, jā, tāda, kāda būs katra cilvēka iekšējā metafora. Es apmetīšu viņus uz riņķi un izvilkšu, jā, izvilkšu vienu un pastāstīšu īsi, kādās situācijās mēs viņu lietojam, jā. Kāršu kava portāls, ko mums palīdz? Caur šo te portālu mēs, tad, kad dziedinām daudz un dažādas situācijas, mēs, skatoties uz šo kārti, dodot sev iekšējo komandu, mēs nokļūstam tajā vietā, kad mēs vai nu esam ieguvuši konkrētu traumu, izdzīvojuši konkrētas situācijas, mēs aizejam līdz konkrētiem instinktiem, kas mums ir ļāvuši konkrētos brīžos izdzīvot šo traumu, izdzīvot, saglabāties. Tāpat mēs varam šo te portālu kārtu izmantot kā resursu. Ko nozīmē resursu? Resursu nozīmē dot spēku, paņemt no kaut kā spēku. Piemēram, ja mums ir kaut kādas situācijas, kad mēs izvēlkot kāršas, redzam kaut kādu konkrētu scenāriju, analīzi, ja, un mēs redzam, ka konkrētā situācijā mums vajag spēku, resursu, mums portāls dod iespēju aiziet kaut kādās iepriekšējās dzīvēs, kad mēs esam izdzīvojuši vai piedzīvojuši vajadzīgākās, esam ieguvuši rīkojušies ar vajadzīgākām īpašībām, ja, kurus mēs varam tad no tās dzīves, protams, izdarot konkrētus, ne rituālus, bet konkrēti izrunāt konkrētu tekstu, mēs varam iekšējai metaforai, iekšējam stāstam iedot šīs te īpašības, ar kādām mēs esam bijuši apveltīti kaut kād šajā dzīvē kā resursu, kā spēku. Ja? Tāpatās īstenībā kā spēku un resursu mēs varam izmantot arhetipus. Tātad mēs izvēlkam konkrētu arhetipu, protams, neskatoties uz nosaukumiem, vai izvēlkot konkrētu tatēmu, ja, kurš mums konkrētā brīdī var dot konkrēts resursus. Tas ir ļoti īsti par kārtīm. Tātad kāršu aktivizācija ir stāsts, ko jūt konkrēti kārts, un mēs stāstam par jūtām un emocijām. Ja? Tad mēs izdarām konkrētu situāciju analīzi, ja? Un atkal runājam un dažādi miedarbojam kārtas. Ja? Atrisināt mēs varam pilnīgi visas situācijas. Pilnīgi visas situācijas, kuras mums ir vajadzīgs atrisināt. Šajā video īsumā es parādīju, kādas ir kārtas, ļoti īsi, ja, cik ir kāršu kavas, kāda ir pamatprincipi darbam. Tātad, kā jūs redzat, kā es teicu, šeit nav pilnīgi nekā tāda, ko cilvēks nespētu izdarīt. Vienkārši šīs te kārtas palīdz mums katram iznest ārā to metaforu, to mūsu iekšējo stāstu, kurš mums konkrētā situācijā ir. Šajā reizē visu, un nākamajā video jūs varat apskatīties, kādas situācijas mēs varam izskatīt, kā mēs sevi varam vislabāk iepazīt, un kas mums tāpēc ir jādara. Tātad ar šo brīdi arī ir viss.
Nu, nākamajā video es jums jau pastāstīšu kaut ko sīkāk.